Paldies! Labrīt visiem! Cienījamie un godātie Riksdāga deputāti, dāmas un kungi, kas esat klāt. Šodien es stāvu jūs priekšā nevis, lai runātu par politiskām abstrakcijām vai diplomātiskiem pieklājības vārdiem. Es esmu šeit jūsu priekšā, lai runātu par tautu, diženu, senu un lepnu tautu, kas par dzīvības cenu cīnās par savu brīvību. Tas, kas šobrīd notiek visā Irānā, nav tikai parasta politiska cīņa. Tas nav tikai strīds starp frakcijām politiskajā sistēmā. Runa ir par kaut ko daudz dziļāku un būtiskāku, patiesu un vēsturisku nacionālu izrēķināšanos starp civilizāciju un ārkārtīgi nežēlīgo režīmu, kas to ir okupējis. Gandrīz pusgadsimtu ilgu laika periodu. Kopš savas dibināšanas brīža Irānas Islāma Republika nav uzvedusies kā parasta valsts starp citām valstīm. Tā ir darbojusi kā revolucionārs uzņēmums, eksportējot reģionālo nestabilitāti caur saviem sabiedrotajiem, graujot savu kaimiņu suverenitāti, kurinot konfliktus. No Bagdādes līdz Beirūtai, no Sanas līdz Damaskai, un virzot savas kodola ambīcijas zem biezas nolieguma miglas. Tā nav meklējusi vietu nāciju kopienā. Tā aktīvi centās pilnībā destabilizēt šo kopienu. Tomēr šobrīd Irānā ir noticis kaut kas neatgriezenisks. Cīņa manā valstī šodien nav starp reformistiem un stingrās līnijas piekritējiem, starp okupāciju un atbrīvošanu. Tā ir cīņa par nācijas dvēseli. Tas, kam mēs esam liecinieki, nav īslaicīga protesta kustība. Tā ir paudžu sacelšanās, dziļākā sacelšanās Irānā kopš 1979. gada. 79. Apvienojot strādniekus un studentus, sievietes un minoritātes, dažādu brīvo profesiju pārstāvis un dzejniekus, atzītus dzejniekus. Un jā, pat elementi pašā valsts birokrātiskajā aparātā. Kopā viņi ir devuši savu galīgo spriedumu. Šis pašreizējais politiskais režīms ir galīgi zaudējis visu savu leģitimitāti. Patiesībā tā ir sacelšanās pret pašu 1979. gada revolūciju. 1979. Kad leģitimitāte mirst, pastāvošā vara sāk brukt. Režīms šo situāciju ļoti labi saprot, un tieši tāpēc tas apklusina balsis. Tas atslēdz internetu un pavērš savus ieročus pret pilnīgi neapbruņotiem pilsoņiem. Un cena ir bijusi postoša. Cena, kuras dēļ šai cēlējai palātai jābūt lieciniecei. Vīrieši un sievietes tiek masveidā nogalināti ielās un savās mājās. Vairāk nekā 40,000 irāņi tika nogalināti vienas nedēļas laikā. Režīma aģenti medīja ievainotos protestētājus slimnīcās un augstasinīgi viņus nogalināja. Līķus savāca atkritumu mašīnas. Ģimenes bija spiestas meklēt starp rindām ar neidentificētiem līķu maisiem. 40,000. Šis skaitlis ir gandrīz pārāk liels, lai to saprastu. Tas ir ļoti abstrakts. Tas ļauj daudziem ārpusē to uztvert tikai kā statistiku. Tad ļaujiet man nosaukt dažus no viņu vārdiem un pastāstīt viņu stāstus. Padomājiet par Hamidu Magdavi, 30 gadus vecu ugunsdzēsēju no Mašhadas, kurš savas pēdējās minūtes pavadīja, nesot ievainotos protestētājus drošībā. Viņš tika nošauts režīma represīvo spēku dēļ, tikai par to, ka glāba dzīvības. Padomājiet par 22 gadus veco Sinu Kazemi. Viņš bija savā pēdējā semestrī inženierzinātņu fakultātē. Viņam bija mūža aizraušanās ar mūziku un tehnoloģijām. Viņš izvēlējās cīnīties par savu un savas tautas cieņu. Viņš skatījās uz priekšu.
Drošības spēki viņam iešāva galvas aizmugurē. Bučārā medmāsa Mansūr Heidari un viņas vīrs, profesors Behrus Mansūr, tika nošauti plecu pie pleca, kad viņi miermīlīgi protestēja. Viņi atstāja aiz sevis 2 mazus bērnus, 8 un 10 gadus vecus, un ģimeni, kas tika izpostīta par to, kas sapņoja par brīvību. Negīna Kadimī, 28 gadus veca biotehnoloģijas studente, devās protestēt, neskatoties uz sava tēva lūgumiem. Nāvējoši ievainota, viņa nomira viņa rokās, čukstot: tēti, es degu. Spilgta nākotne tika nozagta vienā šausmu naktī. Bet šausmas vēl nav beigušās. Tas turpinās katru dienu. Piekļuve globālajam datortīklam joprojām ir pilnībā bloķēta. Un kamēr Irānas tauta ir atslēgta no pasaules, režīms turpina vardarbīgi nogalināt. Šodien mediji runā par uguns pārtraukšanu. Kāda uguns pārtraukšana? Islāmiskās republikas karā pret Irānas tautu nebija nekādas uguns pārtraukšanas. Kontroles posteņi, kas atrodas gandrīz uz katras ielas, režīma rokaspuiši un viņu ievestie teroristi uzmācas, piekauj un nogalina nevainīgus irāņus. Tiem, kas protestē pret karu un tā izmaksām, šis ir tas karš, par kuru jums vajadzētu runāt. Islāmiskās republikas karš pret maniem tautiešiem. Šis karš turpinās katru dienu, tālu no jūsu rietumu laikrakstu virsrakstiem un jūsu televīzijas producentu prātiem. Bet viņi nav tālu no manām domām. Mani drosmīgie tautieši turpina pretoties. Daudzi joprojām stāv ar salauztiem ķermeņiem, bet ar nelokāmu gribu. Viņi labāk izvēlas mirt stāvus nekā dzīvot uz ceļiem. Un es arī. Čērčils saprata šādu tautu, kad teica: tautas nemirst, kad krīt viņu karavīri. Tās mirst tikai tad, kad viņu gars padodas. Esmu šeit, lai pateiktu: Irānas gars nav padevies un nekad to nedarīs. Neskatoties uz brutalitāti, Irānas Islāma republika šodien ir tuvāk sabrukumam nekā jebkad agrāk. Jebkurā brīdī kopš 1979. gada. Un tagad viens fakts ir ārpus jebkādām domstarpībām. Irānas tauta nekad nepieņem šī režīma pārveidot versiju. Ir izliets pārāk daudz asiņu. Ir izraktu pārāk daudz kapu. Prasība nav pēc laipnāka cietuma uzrauga. Prasība ir pēc brīvības. Šajos notikumos ir militāra dimensija, ko šī palāta rūpīgi vēro, un es neizlikšos, ka ir citādi. Bet es jums saku, neatkarīgi no tā, kāds būs militārās operācijas virziens, kas pašlaik ir apturēta, neatkarīgi no tā, vai tā pātrina Islāma republikas krišanu, vai tikai padziļina tās iekšējās plaisas, Irānas revolūcijas iznākumu nenoteiks neviena ārēja vara. To noteiks pati Irānas tauta. Lauvas un saules revolūcija. Sacelšanās, ko Irānas tauta uzsāka janvārī ar savām asinīm un drosmi. To nekad nevarēs pārtraukt vai iznīcināt neviens režīma aprēķins, neviena diplomātiskā manevra vai jebkurš militārs iznākums. Tauta bija tā, kas spēra pirmo soli, un tauta būs tā, kas to pabeigs. Ja militārā operācija iestums Irānas Islāma republiku tajā vēsturiskajā bezdibenī, kam tā pieder, mēs būsim tur, gatavi, organizēti un apņēmīgi veidot to, kas nāks pēc tam. Un ja režīms izdzīvos šo tūlītējo vētru, mēs turpināsim revolūciju, līdz tā būs pilnībā pabeigta. Mēs sākām šo ceļojumu, un mēs to redzēsim līdz galam. Vēsture mums vienkārši neatstāja citu izvēli.
Kad es skatos uz Eiropu, es redzu svārstīgumu un pastāvīgu nespēju saskatīt realitāti Irānas ielās. Esmu vīlies, bet neesmu pārsteigts par steigu veidot attiecības ar šo noziedzīgo režīmu. Režīms ir nogalinājis desmitiem tūkstoši savu pašu pilsoņu. Režīms atbalsta terorismu Eiropas ielās, tostarp Zviedrijā. Režīms draud un šantažē Eiropas valdības ar ķīlniekiem un vardarbību. Eiropa, kurai es ticu, būtu jāaizstāv cilvēktiesības, demokrātija un vienlīdzība. Tā ir lepna vēsture iepriekšējās cīņās. Cīnoties pret aparteidu Dienvidāfrikā, atbalstot Solidarnošu kustību Polijā un tagad atbalstot ukraiņus cīņā par suverenitāti. Tad kāpēc Irāna būtu izņēmums? Vai irāņu cilvēktiesības ir mazāk svarīgas? Vai viņu dzīvība ir mazāk vērtīga? Varbūt dažiem, bet ne mums. Diemžēl tas nav nekas jauns. Gadu desmitiem Eiropa ir piekāpusies un stiprinājusi šo teroristu režīmu. Šī ir bijusi politika, kas palīdzēja šim režīmam izdzīvot un nogalināt savu tautu. Es ceru, ka Zviedrijas valdība izdarīs spiedienu uz Eiropas Savienību un citām valstīm, lai tās atbalstītu Irānas tautu un viņu cīņu par brīvību. Esmu apmierināts un iedrošināts redzot, ka tik daudzi Riksdāga locekļi un dažādu partiju pārstāvi šodien ir šeit, lai uzklausītu Irānas tautas vēstījumu. Savā tautiešu vārdā, kuri pārāk bieži tiek apklusināti, es jums pateicos. Godātie Riksdāga locekļi, šis vairs nav jautājums par tālu ģeopolitiku. Tā ir drošības ārkārtas situācijas Zviedrijas teritorijā. Zviedrijas drošības dienests CEPO kopā ar Zviedrijas policijas pārvaldi ir apstiprinājuši, ka Irānas Islāma Republika darbojas Zviedrijā, izmantojot starpnieku noziedzīgos tīklus. Tās nav tikai novērošanas operācijas. Viņi veic iebiedēšanas un vardarbības aktus pret ebreju kopienām, Irānas disidentiem un Zviedrijas pilsoņiem kopumā. Šī gada 3. martā, tūlīt pēc tā faktiskā sākuma, saistībā ar pašreizējo konfliktu tuvajos austrumos, CEPO izdeva steidzamu sabiedrisko brīdinājumu par draudu līmeņa paaugstināšanos. Tā nav spekulācija. Tā ir jūsu pašu drošības dienesta paziņojums. Un tieši tas padara šo situāciju īpaši graujošu. Kriminālie tīkli, kurus izmanto Teherāna, nepazūd arī starp misijām. Tie ir integrēti Zviedrijas sabiedrībā. Tie ir tie paši tīkli, kas jau ir identificēti kā liels iekšējais drauds sabiedriskajai drošībai. Zviedrija atbildēja ar apņēmību. Jūs ierobežojāt vīzas Irānas vēstniecības darbiniekiem. Jūs tiesājāt Hamidu Nūrī par noziegumiem pret cilvēci saskaņā ar universālo jurisdikciju, izveidojot vēsturisku precedentu. Bet tas neilga. Zviedrija nosūtīja Nūrī atpakaļ uz Teherānu, kur viņa sagaidīja kā varoni viņa līdzgaitnieki slepkavas. Kamēr viņš varēja atgriezties un lielīties ar saviem noziegumiem valsts televīzijā, doktors Ahmads Reza Džalili bija spiests turpināt ciest režīma spīdzināšanas kamerās. Ir pagājuši 10 gadi, kopš viņu aizveda, un viņš joprojām ir gūstā. Šādi lēmumi iedrošina režīmu sagrābt vēl vairāk ķīlnieku, pastrādāt noziegumus un agresīvi izaicināt visu pasauli. Pirms dažiem mēnešiem kāds franču senators man teica: mūsu valdības ir kļuvušas par savu pašu ķīlnieku gūstekņiem. Taču valdībām joprojām ir pilnīga izvēles brīvība, piekāpties šai šantāžai vai nē. Vāclavs Havels reiz teica: vienīgā patiesā drošība pasaulē ir drošība, kas balstīta uz patiesību. Patiesība ir tāda, ka kamēr šis režīms turpinās valdīt,
Zviedrija un brīvā pasaule nekad nebūs pilnībā drošībā. Kāpēc Zviedrija iestājās NATO? Putina agresīvo karu pret Ukrainu dēļ. Šis lēmums bija pareizs un nepieciešams. Neaizmirsīsim, ka Islāma Republika nav Krievijas kara vērotāja. Teherāna ir piegādājusi dronus un raķešu tehnoloģijas Maskavai. Irānā ražotie ieroči ir trāpījuši Ukrainas pilsētām. Režīma tehniskā sadarbība ir atbalstījusi Putina spēju karot pret demokrātisku kaimiņu valsti. Kā prezidents Zelenskis un es apspriedām un kopīgi apstiprinājām, Krievijas draudi Eiropai un Irānas Islāma Republikas draudi Eiropai nav divas atsevišķas problēmas. Tās ir divas viena izaicinājuma izpausmes. Tagad Zviedrija ir iekļauta NATO kolektīvajā aizsardzībā. Taču kolektīvā aizsardzība nav tikai militāra. Tā ir arī politiska, ekonomiska un morāla. Tā prasa, lai demokrātiskās valstis atzītu draudus pilnā apmērā un arī atzītu Irānas Islāma Republikas atbalstu Krievijas agresijai kā tiešu drošības apdraudējumu, kāds tas patiesībā ir. Tagad ļaujiet man runāt nevis par esošajiem draudiem, bet gan par nākotnes iespējām. Zviedrijas un Irānas attiecībām ir dziļas saknes. 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs zviedru speciālisti un uzņēmumi izveidoja ciešas saites ar Irānu. Svētku laikā, kas veltīti 2500 gadiem Irānas civilizācijai Persēpolē, Zviedriju pārstāvēja toreizējais princis un troņmantnieks Karols Gustavs. Viņa majestāte un es sēdējām viens otram blakus un runājām par mūsu valstu un tautu nākotni. Šī nākotne ar demokrātisku Irānu mainītu visas reģiona un Eiropas drošības aprēķinus. Tas nekavējoties izjauktu aģentu tīklus, kas darbojas Zviedrijas teritorijā. Tas izbeigtu ķīlnieku diplomātiju, kas gadu desmitiem ir saindējusi attiecības ar rietumvalstīm. Būtu sadarbība izlūkošanas jomā un tiesiskuma ievērošanā. Tas pārtrauktu savu atbalstu Krievijas kara mašīnai. Tas nodrošinātu Eiropas enerģētiskās vajadzības nākamajām desmitgadēm. Tā kļūtu par dabisku un stratēģisku partneri, valsti ar 90 miljoniem iedzīvotāju, izcilu cilvēku kapitālu, bagātu un dzīvīgu civilizāciju. Un vēlme atjaunoties pēc 10 gadiem ilgas sliktas pārvaldības. Zviedrijai ir visi iemesli būt daļai no šīs nākotnes. Zviedrijas izcilība informācijas tehnoloģiju un digitālās infrastruktūras jomā, tās aizsardzības industrija, pasaules līmeņa sābu spējas aerokosmiskajā un aizsardzības jomā, tās inženierijas mantojums, ko pārstāv Volvo un Scania, tās apņemšanās kultūras jomā, tās precīzās ražošanas un rūpnieciskās inovācijas tradīcijas. Tas viss ir tieši tas, kas atjaunojošamies Irānai būs nepieciešams. Tā nav labdarība. Tā ir partnerība starp līdzvērtīgiem, starp valstīm ar papildinošiem spēkiem un kopīgām interesēm. Vērtības. Šajā vēsturiskajā brīdī, kad Irāņi lūdz mani palīdzēt vadīt demokrātisku pāreju, es atkārtot apliecinu savu apņemšanos, ko esmu uzņēmis visas savas dzīves garumā. Kalpot kā nacionāli vienojoša, nepartiska figūra. Nevis kā varas tīkotājs, bet gan kā stabilitātes, nacionālās vienotības un mierīgas pārejas uz demokrātisku valdību veicinātājs. Es neesmu vienīgais, kas tic, ka tas ir iespējams. Kopā ar ekonomistiem, juridiskajiem ekspertiem, drošības speciālistiem un pilsoniskās sabiedrības līderiem no visa Irānas politiskā spektra mēs esam izstrādājuši detalizētas pārejas struktūras. Projekts Irānas labklājība, lai nodrošinātu institucionālo nepārtrauktību un novērstu nestabilitāti un ļautu valstī ātri atgūties pēc režīma beigām.
Ir plāns, ir ceļš, ir atbildīga alternatīva. pat valsts aparātā plaisas kļūst dziļākas. Ziņojumi liecina, ka bruņoto spēku un drošības iestāžu locekļi arvien biežāk atsakās izpildīt pavēles piedalīties vardarbībā pret civiliedzīvotājiem. Daudzi ir klusi norādījuši, kur patiesībā ir viņu lojalitāte. Ar tautu, nevis ar tiem, kas to apspiež. Kad parādīsies iespēja, esmu pārliecināts, ka viņi rīkosies. Patiesībā neviena valdība nevar izdzīvot, ja tā zaudē savu pašu institūciju vēlmi īstenot apspiešanu. Mēs tuvojamies šim brīdim. Ļaujiet man noslēgt, cienījamie Riksdāga locekļi, ar to, ko es uzskatu par šī runas visvienkāršāko un svarīgāko patiesību. Irānas tauta nelūdz jūs cīnīties viņu revolūcijas labā. Viņi jau riskē ar savām dzīvībām darot to paši, ar drosmi, kas mums visiem būtu jāuzlūko ar pazemību. Viņi lūdz kaut ko daudz pieticīgāku. Nedodiet leģitimitāti tiem, kas viņus apspiež. Nestipriniet tos, kas viņus terorizē. Aizsargājiet tos, kur ir meklējuši patvērumu jūsu vidū, un gatavojieties dienai, kad Irāna būs brīva. Ir noteikti brīži vēsturē, kad neutralitāte vienkārši nav iespēja. Tā ir izvēle. Kad piesardzība nav apdomība, tā ir līdzdalība. Kad vēsture klusējot uzdod jautājumu un ar briesmīgu pacietību gaida atbildi. Čerčils saskārās ar šo brīdi 1940. gadā. Vāclavs Havels ar to saskārās 1989. gadā. Zelenskis ar to saskaras šodien. Un savā drosmīgajā veidā, pat bez lidmašīnām, bez armijas, bez jebkādas diplomātiskās imunitātes, Irānas tauta saskarās ar visu šo apspiešanu katrā ielā, katrā cietuma kamerā un katrā bezvārda kapā. Irānas tauta jau ir atbildējusi. Viņi ir atbildējuši ielās un savos cietumos. Viņi ir atbildējuši ar savām dzīvībām. Viņi izvēlējās brīvību. Vēsture tagad uzdod demokrātiskajai pasaulē vienu būtisku un ļoti vienkāršu jautājumu, kas īpaši vērsts uz Eiropas valstīm. Vai jūs nostāsieties brīvo tautu pusē, vai arī izvēlēsieties samierināties ar tiem, kas tās apspiež? Nākamās paaudzes nelasīs jūsu paziņojumus. Viņas vērtēs jūsu rīcību. Viņas nejautās, ko jūs teicāt, bet gan ko jūs darījāt un no kā atteicāties darīt, ka tas bija svarīgi. Un tuvākajā nākotnē, un es to saku ne tikai kā sajūtu, bet kā stratēģisku pārliecību, kad Irāna beidzot būs brīva, kad tās tauta atkal būs starp pasaules brīvajām nācijām, kad tās bērni mantos veselu valsti. Bez bailēm mēs visi zināsim, ka šis patiešām bija lielais brīdis. Kad vēsture mainījās, tieši tajā brīdī, kad dižena tauta atteicās noliekties ceļos. Tajā brīdī, kad brīvās nācijas izvēlējās nenovērst skatienu. Lai paliek uz visiem laikiem pierakstīts, ka, kad pienāca šī vēsturiskā diena, Zviedrija bija pilnībā gatava. Kad Irānas tauta cēlās par brīvību, Zviedrija bija viņiem līdzās. Paldies!